visu telpīnu? Jā, līdz krāklē. We just walk around the... Pāri dejās, kas ļoti svarīgi ir tas, kā mēs kontaktējam, es vienkārši savādāk pateikt. Tad ideja, ko es gribēju, lai jūs pamēģināt šobrīd, ir, mēs varam vienkārši salikt rokas kopā un neko nedarīt, katrs pats. Bet izmēģināt to, kāds ir, ka mēs katrs dodam mazliet svaru otram, līderis un sekotājs, tad dejas puisis un meitenes, kā pareizi mums tagad teikt. Kā tas ir, ka mēs viens otram atdodam mazliet svara. Un nevis ļoti daudz, tā, otrs izkrīt no sava punkta, bet mazliet, kāds, nezinu, kā trešdaļas, kā nosaukt to. Tad I would like you to make this kind of connection with your partner. So you just put together the hands and then you try to put a little bit weight on each other.
So you find the middle point. You don't push too much, and you're not too weak, so you have to get the weight. Mazliet pamēģiniet, varat mazliet paspēlēties ar to, kāds ir, kad otram varbūt par daudz iedod, ko otrs saka. Ka viņš atkāpjas, nevajag būt tā, ka viņš atkāpjas. Mēs abi stāvam šeit, mums abiem ir ērti un patīkami. Tā, jūs arī droši Nošķirt meiti pāri. Jā, vai viens meitiņu pāris varētu sadalīties? Un daudz? Nē, negrib. Jo mēs mainīsimies ar pāriem. Jā, mēģināsies tā, aldi pieci kādas. Droši, pamēģiniet, put a bit on weight so you find the point in the middle. Atradat šo viduspunktu. Nav jābūt pārāk stipri, nav jāatvarās visu spēku, tas kaut kas cits, tas nav wrestlings. Bet te mazliet, jo dejās, lai varētu labi dejot pār dejas, ir svarīgi atdot mazliet svara un arī viens nevar būt pavisam bez koncentrēšanās. Kā mēs tādi domājam, mēs esam saslēgušies ar situāciju, un mūsu ķermenis nav, kā lai pasaka, pilnīgi vājš, mums ir viduspunkts, mums ir presīteri, mums ir dibens un kājas ir šeit, Mēs esam tonusā visu laiku. Mēs esam mazliet tonusā, mēs neesam tādi tā kā, kaut kas, tad nesanāk pārteicis. Un tālāk mēs gribējuši šo te kustību mazliet dodot svaru, pamēģināt, kāds ir, ja mēs izējām mazliet ārpus viņa, kas notiek, ja mēs esam kaut kur ne tajā centrā. Mums mazliet būt līdzsvars. Tāpēc ir svarīgi atrast, kur ir tas viduspunkts. Tajā būs svarīgi, ja mūsu kājas nav perfekti vienotrai pretī, tad mums ir mazliet paralēli, tas ir normāli. Un tad tas viduspunkts ir kaut kur te arī satērienā, ja mēs pie tā tālāk iesim. Un tad var mazliet pamēģināt, ja jums ir labi atdos svars un labi, ja jūs spiežat pareizā daudzumā to spēku pretī, tad es arī būšu vadītājs, Inga ir sekotājs. Ja es sākšu iet, Inga jutīs, un viņa var reaģēt uz to. Cilvēki iesiešu atpakaļ. Inga grib noturēt šos spēkus, tad mums viņa jutīs atpakaļ, un viņa man seko. Tad visu laiku šis spiediens būtu konstants, vai nemainīt šis spiediens? Jūs darīsiet tā, ka ir šitā, ja es iešu pāri atpakaļ, Inga, mēs vadām kontaktu. Mēs uzturam viņu. Mēs mazliet varam pastaigāt viņu. Mazliet arī uz sāniem, ar kāpēc kāds ir, jo arī uz sāniem es iešu un jutīs šo nobīdi. Varat pakombinēt soļu šurp atpakaļ. Nezaudējot to punktu, ja kaut kas pats, un mēģināt notiek viņu atpakaļ. Var apstāties. Viņš skatāmies, kas mums apkārt ir, mēs skrienamies. Varat pamainīt savā starpā, kurš varbūt ir vadītājs un sekotājs. Mēģinām tik tālāk un tālāk, mēs skrienamies uz savu partneri. Varbūt var ātrāk, varbūt var lēnāk. I don't know. You can change the tempo, you can change the speed and the direction. Ļoti svarīgi. Abiem mums ir acis, piemēram, es esmu sekotājs, bet es redzu, ka Anti, kamēr vēl iesies. Bet vēl viņas gribas nedaudz pieturēt, arī dejā. Sekotāji arī viņas redz acis, visu forši. Bet jūs arī runājat savu vadītāju, labi? Tas vārds var novērt sadrusmi. Jā, nostājamies tagad visi uz tā plīvi. Visi nostājamies tā plīvi. Jebkura brīva ir, jā. Tā, labi. Un tagad visi vadītāji vai puiši paiet pa vienu pārklu uz priekšu. Padeis ceļu vienu, mēs samainīsimies ar pāriem. Every leader makes one point forward. Mēs mainīsim pāris, lai var izmēģināt. Tas cilvēks strādā mazliet tālāk. Tā, ļoti labi. Un, ja mēs ķersimies pie vispopulārākā satvēriena, kāds ir dančos, mums ir valšaptēriens vispopulārākais. Tātad man kā vadītājiem roka ir šeit uz Sandras lāpstiņas, un Sandra savu roku, kā mēs esam paraduši, dejot arī ir uz manas lāpstiņas.
Jo šeit īstenībā šī roka, tas ir šīs rokas, ir vairāk kā dekorācija. Šī roka, manuprāt, ir visbūtiskākā. Kā es Sandrai pasaku, uz kuru pusi ir jāiet, tā ir šī roka. Ar šo roku es varu, bet tas ir diezgan nav tik. Tagad tikai vienu roku sadodam, un vēl šeit mums rokas ir salīmētas, un mums būs roka šādi. Tur būs daudz, vai pirmsim. Es zinu, ka citiem ļoti patīk šeit turēt roku. Jā, es saprotu, bet manuprāt, labākais konteksts tomēr ir šeit. Jūs varat mēģināt dažādi, bet pamēģiniet arī šo mūsu variantu. Jūs sakat, nē, man tā nepatīk. Brīnišķīgi. Tā, labi, izveidojam šo. Tagad atvēriens, konteksts ir uz lāpstiņas, un te ir pilns konteksts ar rokām. Un joprojām tas, ko mēs iepriekš darījām, mēs abi esam pieslēgušies šajā situācijā, un viens labāk, pilnīgi atslābis, abi ir spēja viens otru uztvert, un arī šeit ir tāds mazliet spriegums, jo, ja viena roka būs galīgi vaļīga, tad ir grūtāk vadīt sekot. Un nav tā, ka meitene vienkārši uzbijās, manas rokas neļi patīk. Kāpēc mēs varam šos vingrinājumus, lai jums būtu tādas foršas stingras rokas? Jā, tieši tā, ka nav viņa ir roka nokrītas. Un arī otrādāk, arī vismaz vairāk būt vadītājiem ar spriegum. Jā, tad mums šis pats, šādu pašu mēs paliekam šeit, un vienkārši tagad nedaudz pagriezīsimies. So we made connection here. Tikai vienu brīvo. We use only one hand. Kājas stāv paralēli, un nav atvērts atvēries. So we make it straight up, right down, Tikai viena roka. Paskatīsimies, tagad vēl būs tāds uzdevums, ka mēs cenšamies, mēs ejam līdz tām šādi visāmiem, bet es eju kā aiz Sandras, nāk aiz mājas, es eju aiz Sandras, aiz mājas. Mēs griežamies, tad ir domu pusi, mēs ejam viens aiz otru, viens, otru. Un vidējā kāja, tas mums pagam viens paliek viens. Ir vidējā kāja, tāds vienkārši ir. Tagad mūsu iekšējais kājas paliek viens, bet ārējās iet apkārt, pat Sandra. Es, tad Sandra. Un vidējā kāja, mums paliek viens. Vēl viena lieta, ko es redzu, kāji šajā satvērienā, viņas apsēdies pārpēdē šajā rokā, ko puisis tur spētē, tā kā mazliet es jūtu šos vārdus, es neesmu tāda, bet es esmu atspēdies tajā rokā, un arī šeit stūrošana ringi ir jādavis savas vārdus no rokas, un tāpēc mēs varam griezties. Ja viens ir tāds, tad ir daudz kā griezties. Tāpēc mēs sākam paralēli. Mēs atvērti vai savādāk. So we make a bit of pressure on the scapula. So we feel the hand behind you. Nākā visu vajag vienu uz priekšu. Now either they can change, go one forward. We continue with the same path. Mēs mainām partneri, turpināt to pašu uzdevumu. Šis satvēriens, viņš vienu uz priekšu. Jā, viss kārtībā. Visiem ir partneri, turpināt saprast šo satvērienu un kontaktu. Turpinām kārtībā. On uzvārdsmes, ja? Tā, un vēl pēdējā lieta ir, piemēram, dēļa priekšnotiecība.
mēs varam griezties šādi, ļoti labi, bet ja mēs nedaudz iedēsim ceļot, mēs varam, manuprāt, griezties vēl vairāk, vēl ātrāk un vēl labāk. Pamēģinām nedaudz iedēties ceļot, mums saglabājās mums labāk. Mazliet navošas, mazliet vīnas. Nav vīnas. Kur mēs sarēķiem salēties, mēs centies palīdzām par taisnu, tad iedēsim nedaudz ceļot. Yeah. You can go. It's okay. Any questions? You can just continue and try out. I think that's Vienu pus otru pusi? Jā, labi. Jā, kas ļoti svarīgi, kājas vispār nevajag. Mēs mainām ticību, kājas var Vēlreiz. Jā, un pēdējais pamainām zāli. Pēdējo reizi. Pamainam partnerus. Vadītāji vienu somu priekšu. Tā. Ko es vēl gribēju? Vispārējais, man liekas, kad ir... Nē. Vai kādam ir kaut kāds jautājumi par kaut ko, vai ir ērti un patīkami? Jo mūsu nodarbības tāds, ka mums patīk visu kaut ko, mums arī jautājiet. Tagad, nē, es nesaprotu. Vai sanāca savādāk? Jā, un neviens nevienu nevaino. Tie ir tā drošā jaukā vieta, ka jūs drīksiet kaut ko pateikt. Viss sanāca? Jā. Vai jūs klusētat mūžīgi? Arī. Ja latvietiem jāiet 3 reizes, un vispār jā, kaut kas tur bija, ka varēja savādāk un tā, jo mēs iekšā nevaram katrā pāri ielīst, bet ja kaut ko vajag droši mums. Nu, katrā ziņā, ja kaut kas jūt, ja kaut kas liekas, ka ir neērti, tad iespējams kaut kas ir mazliet nepareizi. Jo jājūtās ir ērti un nekam nevajadzētu piekust, vai arī, nezinu, ja ilgi otrs dejo piemēram, ja es būšu svaru, tīgai roka piekusīs, tad... Es viņai pateikšu, lūdzu, beidz. Treniņā noteikti sakat viens otram dejās, varbūt ir mazliet kādreiz tā, nu, ne tik ērti pateikt, tad mēs esam mazliet kautrīgi parasti vai kā, bet īpaši svešam, bet te tā kā sakat viens otram to. Jautājums, teiksim, turam zem lāpstiņa, virs lāpstiņas roku, kas noteikti, teiksim, jau viens ļoti garš un otrs ļoti īsts. Es esmu turējies arī, ja pirms tu būtu ļoti garš, tu visi ļoti garš. Es tev turētu apmēram kaut kur šeit, tā kā mēs dejojam. Tas nav tomēr zem lāpstiņa. Jā, bet es mēģinu to, tā kā, piemēram, es mēģinu to tāpat to kontaktu kaut kā vai šādi. Viņu pēc iespējas izdarīt, lai te būtu tā kā ciet, jā, nevis, es nekad citi dejo šādi. Un tad domā, es nevaru padejot, vai kaut kā vēl šādi. Man svarīgāk ir tas, ka mums šeit ir tā roka salīmēt, ka es jūtu, ko tu mēģinās darīt. Pamats tomēr ar roku. Jā. Lāpstiņa ir bet lāpstiņa ir tā, kas rotē nepustās. Laukstu, te ir tas kontakts, un tā mēs tā kā var vispār varam. Es arī varu izmāt šādi tām rodīt. Jā, nu, ir kaut kur, es redzu, ka ir pāri, kas tur šādi arī, jo tad arī var distanci turēt, nu. Es negribu tuvāk, Latvijai 2 metri. Garas rokas nav, bet labi. Jā. Var arī šādi. Bet šī daļa tā, kas palīdz, piemēram, ja Inga atkāpjas vai es atkāpjos, mēs jūtam vienotru, jo mums te ir kontakts. Bet šādi ir ļoti grūti. Arī piekust rokas, jo, piemēram, ir varianti tas pats arī ar šīm rokām. Tās, ko mēs redzam, ka ir tā kā ornaments, varbūt vairāk, jo tiešām mēs vedam ar šo, kas nāk no citām dejām arī, piemēram, šeit tā ir piekrist roku. Es esmu novērojis, ka ja roka tiek pacelta tā kā augstāk par manu plecu, ja man elpants paceļās augstāk par manu plecu, man ļoti piekūst roka. Un tad ir variants arī, ja garāka deja, piemēram, Raicis spēlēs tur pusstundu kādu deju, tad var šo roku nulēs šeit lejā arī. Jo mēs joprojām kontaktējam un griežamies, vadam, sakojam ar šo pusi, tāpēc šī roka var darīt jebko patiesībā. Jā, vēl kāds jautājums? Nē, jā. Labi, par kontaktu mēs esam ļoti labi tikuši galā, tad mēs tagad sāksim ar... Nē, šī bija ļoti svarīga lieta, kas katrā dejā, visās pārdejās, ko jūs dejojat. Lūdzu, ņemiet šo vērā, tas mums ļoti palīdzēs. Jā, un par telpu arī. Mēs to uzņemot, tur dejās mēs paspēsim. Bet labi, par solīšiem.
Bērndārzā laikam visiem māc, bet ne visi ir gājuši. Bērndārzā ir tā lieta kā galops. Jā, mēs zinām, kas ir galops. Un tad galopā, kas ir pāris dēļas, kur galops mums ir rozā polka un arī būs dēļa madaliņa. Galopā svarīgākais, kas man ir tas, ka mums ejot uz sānu, mums kājas ir kopā. Mēs kājas sastāv kopā. Jo citi dara šādi un saka, o, tas ir galops. Es laikam nepiekritīšu. Galopā ir tas, ka jums ir kājas kopā un izmētā viena kāja jums pasīt to otru kāju uz priekšu. Tāpat nekas, ka ļoti daudz nav jādara. Maz vietas, galops iet vairāk uz augšu, iet vairāk vietas. Jūs varat iet arī galopu uz šo pusi vairāk. Galopam var nevajadzētu būt tādam, kas jūs ļoti nogurdina. Te viss centiņš ir stingrs, un tad tikai kā aizpustās. Ja jūs centiņš neaimet, tad arī kaut kā tā. Tad pamēģinam, varbūt kaut kādi pietienā centrā, jūs esat daudz. Jā, kas jau zina galopu. Daži drosmīgākie, galopu zinātāji. Ienākam centrā, jāzina, ka šos sānos. Tad pārējiem arī izmanūties. Jā, es pastīšos no... Es vienam šobrīd kā. Jā, būs arī pa pārējiem, vienkārši pagaidām pa vienam, tas būs ļoti ātri un cerams, ka nesāpīgi. Tā, ja mums ir pirms iznāk lauko, tad mēs aizpildām uzreiz atpildīt. Jā, ļoti labi. Pamēģinām 7 galopus uz vienu pusi, apstājamies un 20 galopus uz otru pusi. Un tā pārsteidžamies. Visos mazos un dzirdēju, kā jums kājas sastāv. Tas tiešām negadās. Tā, jums blakus kāds šim stāv vai ne, ka izveidojam pārus. Izveidojam pārus. Visiem ir pāri. Ja jums stāv pāris, paciet ātru roku un tad jau otrā pusē kāds. Tur visi satiksies. Un tur ir vēl viens. Pasniedz, ja jums gadījumā nav paciet roku un pretī neviens nav, pa labi, pa kreisi arī ļoti labi virzieni. Paskatīties varbūt tieši uz blakus kāds īstenībā aiz muguras kāds. Jā, kurš es tev atradu. Tā, tas gan vairāk ir skolas vecuma bērniem, bet ko var zināt, tad galopā, ja esmu vadošais, manas rokas iet šādi no apakšas, un Sandra vienkārši liek savas rokas virsū, un es viņas saķerciet. Citi, es nezinu kāpēc, bet jau galopu šādi, ļoti skaisti un romantiski, bet laikam īsti. Tā var tikt pie traumām. Tā var, jūs laicīgi netiksiet vaļā, jo otrs būs ieķēries, būs grūti. Tad mums rokas šeit ir atkal stingras un jaukas. Nav tā kā es turētu Sandras rokas, Abi tur rokas, un galops uz vienu pusi un galops uz otru pusi. Tāpat 7. Jā, tāpat 7, kamēr es teikšu stop. Galops jums sanāk izcili. Jūs esat absolvējis bērndārzu un skolu un visu pārējo. Tālāk, ļoti svarīga lieta daudzos dažos mums ir bija. Vijas mums ir ļoti dažādas. No sākuma mēs paņemsim vienkārši visparastāko viju, kas ir šis veicinājums atpēdiens, abiem ir labās. Abiem ir labās, un pēc tam abiem atkal būs kreisās. Ko es ļoti daudz uzsvēršu, ko man tik laikam kāds pārnās dančos, kad cilvēki neskatās acīs. Es zinu, ka dejās varbūt ļoti ilgi tur dejo un ir grūti, bet vijā padomājiet, tās ir cik sekundes? Viena, varbūt, ja paveicās. Un nākamā roka. Ja jūs tā kā iesiet, tā kā tikai to virzienu, tad jūs īsti nezināt, ko jūs kopā dejojat. Arī virzieniem saprast. Vieglāk tiksiet uz priekšu, jūs nākamo cilvēku sagaidat ar skatienu. Jūs viens kā sveiki, un jūs meklējat nākamo cilvēku un nākamo roku. Tad iet labāk, kreisā, labāk, kreisā, labāk, kreisā, labāk, kreisā. Mēs vienkārši ejam? Vienkārši ejam, paskamies acīs vai arī pašmainām un pamājam ar galvu. Tagad vairs nav galvu, mēs ejam ar tieši. Jā, labi.
Šis ir kaut kas cits. Bet tā arī var, tā arī var. Tikai dejās var būt šī atšķirība. Nebrīnīties, ja kāds nāk pretī tā, tas ir kaut kas cits nekā šis. Jā. Jā. Dziesma par satikšanos. Mums vajadzētu rokām satikties. Tā. Visi smaidīgi, visi viens otru redzēja? Vairāk vai mazāk. Es domāju, kurā dēļ mēs pamanījāt, jo ļoti bieži ir dejas tādas, ka mēs aizējam un mēs nākam atpakaļ. Tas varētu būt dejā, piemēram, Igauņa saulīte, vai ne? Mēs, kad Igauņa saulīte nākamajā nodarbībā neņemsim, bet mēs viņu varētu izmēģināt, lai vienkārši jūs saprastu, ko griešanās, ka jūs aiziet uz vienu virzienu un nākat pēc tam atpakaļ. Ar 7. pareizi? Jā. Tad arī 7 cilvēkam un tajā brīdī atgriežās, ja šis atgriežās, tad atgriežās šādi. Kur tur rokas atgriežās. Cilvēki atgriežās. Un iet atpakaļ. Un atpakaļ pie nākamā. Tātad mēs varētu mūsu... Es esat dejot Igauņa saulīti. Kādā šobrīdā meitenē to... Estonian dance, but I think they will also be maybe playing tonight. Igauņa saulīti vakarā jāpaspēlē. Tagad būs. Mēs izmēģinām, so we will try and you can see and then we will do all together. Pāri? Tad mēs redzam līdz 7. Ar viņu apgriežamies. Tad man sākas 7. pie jums atnāku. Es apgriežos un eju atpakaļ. Jā, līdz 7. Tā kā ej, 7. Apgriezies un nākam. Jā. Labi. Visiem ir pāris, ja? Vienreiz paskatāmies, ārreiz apvienreiz paskatās. Labi, es zinu, ka jūs gribat iet, pagaidiet, lūdzu, pagaidiet. Vienreiz mēs parādām laiku. Mēs tagad brīdī šādi un malīgi skatās. Labi, skatām tā. Apgriežamies te mājā. Aiziet savā pāri, tālāk un neejam. So, man liekas, ka pāri apgriezies savā vietā. Un viss. Ļoti veiksmīgi. Sarunā. Arī man būs tikot veiksmīgi tajā gadījumā, ja mēs nebūs strāvums. You make equal gaps. Jā, mēs skatāmies arī. Jā. Visās dejās noteikti lūdzu uzreiz paskaties, vai ir vienādas atkārtas. Tas jums ļoti palīdzēs. Kāpēc cilvēks atkal un tad jums jāspiet tālāk. Jā. Tad mums ir 1, 2, 3, 4. Labi, mēģinām. Ja jūs nekavēsiet, tad viss būs perfekti laikā. Viņš pakavēsiet, tad būs kāds. Un labāk notās. 7, ja? To nepalaist vaļā. Sasiet un tu nāc atpakaļ. Es pastīju, labi? Vēlreiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jā, viss tā. Jā, tad ir apgriežās, tad jānovēr viens. Tas viens ir jānovēr. Jūs varat patreiz šajā dējā. Jūs nav mainījies, bet citādi. Jā. Un galvenais, arī tas, ka vienkārši neļautu savu pāri. Šī deja nav atbrēžas. Šajā konkrētā mēs neko nedarām. Jā. Labi, tad paņemsim vēl kaut ko no bolciņām, jo mums ļoti daudz līdzīgiem pārdaņas, kur vienā daļā ir kaut kas, un otrā ir dažādas bolciņas.
poltiņas. Pirmā poltiņa, ko es vēlos paņemt, ir ievilcie polti. Bet tagad mēs sāksim, paspēlēsim ataliņu. Mēs iztālamies, ka mēs esam jau tā kā mazāka bērni, un mēs nākam mājās no skolas, mēs darām tādu. Rokas ar kādu, šādi kā šādi. Vienkārši mēs ejam uz priekšu. Lec. Varbūt paskaidrīs, kā tagad. Jā, visi, mēs Jā, mēs nākam mājās. Mēs viņu aizpildam ar mazākiem solīšiem. Tas viennieciņš mums paliek, ja gadījumā jūs sajūta, tad ir atpēc viennieciņš. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pamēģinām viennieciņu, tad vēl vienkārši mazos solīšus. So we start with all the jumping, and then we add 1, 2, 3, 1, 2, 3. The same like jumping set, but only with additional steps. Man celīši nedaudz pienāk klāt. Mēs dzīvojam ļoti horizontāli, domājam par soļiem, tad mēs man dejam vertikāli. Domājam par šo jauko patīkamo vertikālo kustību, kas īstenībā skanējumā satās svikt tieši vertikālā pulsācija, kad mēs izšūpojamies. Pamēģinām sagādāties bez šūpošanās. Un tagad no papēļa. Man ļoti palīdz šitā šūpošanās. Man palīdz, bet varbūt jums negribās šūpoties. Bet tik es ierakstu skatījos, kā kundīs dejo, kā viņa šūpoja, kā viņa šūpoja. Ļoti cīši, man ļoti patīk, ka viņi gribu ieviest to šūpošanos, jo īstenībā divās lokās ļoti piestāv. Tā, kur ir mans partners. Tad mēs tagad pagaidām vēl pa vienam, jā. Paņemam tad mēs aizpildām 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tā esam mazāk solīši, jo pēc tam, kad mēs vieglo bloku dejosim, viņi būs griežoties, jums ir tālu nebūs jāiet. Mums tāpat būs jāpaliek 1, 2, 3. Mums būs tagad uz vienam ar otru. Šī būs šī bloku, jūs dejosiet. Jums būs tie lielie soļi. Var arī tā, bet mums ir ērtāk, jums tāpat sasviesties vienam ar otru. Pamēģinām uz priekšu.
vidējais. Tā, ko es... Jums kādi jautājumi, tad mēs dosim, ko es ievēroju. Pirmkārt, tas, ka mēs vienmēr samazināt, bet tā vienkārši būs. Jūs vienkārši gribēsiet iet vairāk centi. Ko es skatījos, jūs ejat vairāk tā kā uz priekšu, tā kā šādi. Kas, jā, uz vienu bieži ir superīgi, bet mēģiniet tiešām iet tā kā, es teiktu, aizstāvi, es teiktu, mums tas solis nav liels, mēs ejam, šur maziņš īstenībā, mēs esam būt diezgan tuvu, vēl esam būt šī tālāk. Un tiešām tuvu. Tad es uzlaiku eju tā kā aizminis. Es savādāk daudzi iet tā kā uz sāmu. Un mēs jau mēs nepārēķinamies. Mēs ejam aiz. Tā nav ievilciena gala polka. Šī ir vieglā polka. Tad ir šī jāpā viņš viņu nodgāns, ka dažreiz to teiks aizbūt cilvēku. Tas pats, varbūt viņš dejos, ja tur ir valsi, būs tieši tas pats. Tā kā vismaz valsis. Es vēl tieši šūpojos. Bet tā varbūt mēs pamēģinām pārus. Ja ir kādi jautājumi, lūdzu sakiet tagad. Vai jums vajag palīdzību? Es paceļiet roku, mēs pieiesim. Nu redz, reizes jau... Aiet pa lietas priekšu. Ja kāda nav vēlreiz, droši sakiet, tagad labākie komenti teikot.
Paldies!